Labvakar atkal. Šodien runāsim, kā tad no krīzes var tikt vaļā. Nu, strādājot. Pilna Rīga ir ar cilvēkiem, kuriem nav darba, bet viņiem ir vecāki, vecvecāki, radinieki laukos. Lūdzu, brauciet ārā un strādājiet. Jo, lai no ko, bet laukos badā nomirt nevar. Un tad jau, ja paverās viens ceļš, verās vaļā arī nākošais. Nekur nenozīmē, ka man visu mūžu ir jāsēž vienā vietā, kad man visu mūžu ir jānostrādā vienā vietā, ir vajadzīgas pārmaiņas. Un pārmaiņas ir jāsāk no sevīm. Un nav ko gaidīt vien antiņa baltā zirgā, tas mūsu vietā neko nedarīs. Mums ir jāiemācās būt vienotiem, nebaidīties no patiesības un paskatīties arī sev acīs, kad nevar tikai gulēt un skatīties seriālus un meklēt vainīgo un viss ir slikti un nekas nav labi un jāiemācās ieraudzīt to, kas tad ir labi. Pavasaris, cilvēki, bērni. Un tad ir jānovērtē, kas tad tev ir. Un ja tev ir jumts virs galvas un veselība, un 2 veselas rokas, nu tā ir milzīgi liela bagātība. Nu, protams, kad ir jāsalīdzina ar to, kas notiek visapkārt, un tad jūs sapratīsiet, ka mums visa kā ir, vajag sākt darīt. Un nav tāds, es nevaru, ir negribu. No tā lielā slinkuma ir jātiek vaļā. Un tad, kad tā, un ja ko nemāk, tad var iemācīties. Un varbūt ir tiešām jāiet pēc padomu pie vecākās paaudzes, kas sāk pēc kara no nekā, kam algu nemaksāja un deva sapujušas graudus. Un nebūtu tie nebija labāk darba apstākļi kā šodien Afganistānā. Un tur tiešām ir bēdīgi. Un novērtēt to, ko tad toreiz cilvēki izdarīja. Tas bija brīnums. Laida pasaulē bērnus. Es arī esmu no pēckara paaudzes, un tāda ir daudz. Un viņi nekad nečīkstēja un neteica, es nevaru, man nesenāk. Nu jā, tad nebija televizors un dators. Slinkuma perināšana. Ir jādzīvo nevis virtuālu dzīvu, bet šī, kas mums te ir dota. Šinī vietā, šinī laikā, šinī zemē. Jo vienmēr var atrast iemeslu, kāpēc nebūtu jādara. Un varbūt mēs kopīgi pameklēsim iemeslu, kāpēc mums ir jādara. Jo tad jau nav vērts, ka mēs dzīvojam. Bet dzīvot ir vērts. Un krīze jau vairāk ir galvā. Un ticiet man, tie ļoti bagātie miljonāri nebūtu nav laimīgāk par tiem citiem. Es domāju, ka viņiem ir daudz grūtāk dzīve, jo viņos ir vairāk bailes. Un ne jau nauda ir tā, kas ir vajadzīga bērniem. Viņiem ir vajadzīga mīlestība un uzmanība un labs piemērs. Tātad, kādus mēs tos bērnus izaudzināsim ar savu piemēru, tādi viņi būs. Un šis ir gads, kad ir jālien ārā no tām siltām megām, siltajiem dzīvoklīšiem, par kuriem tik dārgi ir jāmaksā. Un jāsāk kustēties. Zemīt mums ir daudz, jebkurā pagastā var dabūt, kur iestādīt, un lūdzu uz priekšu. Un tad nebūs nekādas krīzes, jo mazāk mums ir laika domāt muļķības, jo labāk mēs jūtamies, jo labāk mums ir veselība. Jo arī slimības sākās galvā. Tātad mēs tagad vairs neslimosim, tabletes nedzersim, bet sāksim kustēt. Un jo vairāk kustēsimies, jo vairāk dziedāsim, jo labāk jutīsimies. Un ja mēs iemācīsimies to visu vēl kopā darīt un viens otram palīdzēt, tad rezultāts nebūs ilgi jāgaida. Jo mums, tautai, ir jākļūst vienotai. Mēs tādi esam jau bijuši. Mums tik mazliet ir jāpaskatās, kā to darīja agrāk. Jā, ar dziedāšanu. Nesen es runāju ar cilvēku, kuram šobrien ir 87. Visu ceļu līdz Sibīrijai vagonā, kad nebija ko ēst. Cilvēki bija sadevušies rokās un dziedāja. Un tiem, kuros nebija naida,
bet bija daudz mīlestības un dziesmu, tie arī viss atgriezās mājās. Un neļausim par sevi smieties, jo pret mums izturās taisni tā, kā mēs to pieļaujam. Ja mēs ļausim, pat sunīts mums uzšķirās virsū, bet es domāju, ka pienācis laiks, lai mēs teiktu, ne, tā mēs tālāk dzīvot nevēlamies. Tagad jums laiks padomāt, uz drīz redzēšanos.